Nu, ar to digitālo laikmetu ir tā, ka faktiski, kā mēs to kopienas centra sadzīvē piedzīvojam, šīs laikmetas noārda robežas, jeb jāsaka, drīzāk paplašina tās. Jo tādēļ, ka, ja mēs palūkojamies kādreiz uz veciem laikiem, kuros mēs bijām jauni, tad tajā laikā, piemēram, tās tehniskās profesijas vairāk bija vīriešiem, jo tāpēc, ka tehnika bija smaga, kameras, foto un kino kameras bija jānes, un tas prasīja tādu īpašu fizisku slodzi. Bet tagad ir tā, ka tagad mēs varam filmēt ar telefonu, ar mazākām, modernākām iekārtēm, un tādēļ mēs redzam, ka daudz feinas, radošas meitenes, mums ir labas fotogrāfes, un tāpat tās arī video veidotājas. Līdzīgi tas ir kādreiz sievišķīgās profesijās, frizieris, manikīrs, vizāžists. Nevarēja iedomāties, ka šajās profesijās strādātu puiši. Tas bija mazliet toreiz nepieņemami un īpatnēji. Tagad viss ir vienoti, ja šīs robežas ir noārdījušās, un jaunieši izmēģina visu to, kas viņus interesē. Un es domāju, ka man šķiet, ka tā ir atkal šī pozitīvā puse.